Kur mēs šodien esam? Mēs esam šodien Bolero centrā, otrajā reitinga posmā. Ir agrs un spēlējam uz PBA Kamīliju. Tuvākais, kas ir profesionālai tūrei, ko mēs varam uzlikt Latvijā. Nu, paskatīsimies, kā būs rezultāti, varētu būt interesanti. Šodien mūsu pulks jau ir palicis nedaudz lielāks, 18 cilvēki, ir jaunas sejas, tā kā skatīsimies. Bet nu vajag uzlabot. Daudz sasolīts no sevis. Jā, tur beigās. Skaistos streikus. Tev būs skaists streiks? Jū. Paldies par skatījumiem. Kā pēc pirmiem metieniem? Ir labi, varēja būt sliktāk. Varēja būt arī visi 5 open, bet pirmais bija streiks, tā kā ir uz ko vēl tiekties. Kā šodien Eļļa šajā zālē jūtas? Varbūt nedaudz grūtāk nekā kā bija Jelgavā, bet nekas tāds, lai nevarētu uzlikt rezultātu. Tom, kā šodien jūties? It kā jūtos labi, bet Eļļa nav viegla. Ja varētu vēl aizvērt kaut ko, tad būtu vēl labāk. Tā kā tā. Nu jā, dienas sākums. Dienas sākums, jā, cerams, ka turpinājums būs labāk. Skatīsimies. Teicu, ka varētu būt sliktāk. Tev ir kādi komentāri par Eļļu šobrīd? Pagaidām nav. Eļļa labu man patīk. Eļļa labi tev patīk. Tev labi sanāk viss, ja? Nē. Es labi nesanāk. Bet spēlēt patīk. Bizarra! Labi, vēl viens. Split vēl viens, ir šā. Labāk straiku, bet tas līdz neteicu, ka būs labi.
Sūdīgi. Bet tu aizvers, vai ne? Viņi говорит, galvien, gribētu. Galvien, Дима такой сидишь, думаешь, о чем думаешь? Не время разговора, да? Где что найти? Дима, не волнуйся, это на всех дорожках остается сплиты какие-то. Это вообще непонятно сегодня. Kā tev šķiet, Artur, vai tev palīdz tas, ka tu spēlē viens pats? Nē. Nē. Ir kategoriski. Jā, Jo 177 tas ir ļoti augsts rezultāts šajā zālē. Kaut gan tur viens tuvojās ar 120 straikiem. Pēters tur bombiņu tālāk. Tas varētu būt Pēters, varbūt nebūt. Kur te ir pār pa 200? Pēter, kurš tas rezultāts? Tas apakšējais, tad tu pretendē uz kaut kādu top vietu arī, jo tad beidz uz Avialos uz 177. Ar visiem saviem 270. Jā. Viņš kamera tāda slaika. Viņš citu straiku ķēra. Nē, tik divas grāvi. Nē, noķert grāvi arī ir grūti. Straiks ir biedāk nekā grāvi. Nu, tā ir kā no čempionāta ieradies, nu. Tā 205. Viktorija, tu šodien plānos finālu tikt vispār? Vai tu šodien atpūties? Es nezinu. Man ir zero domas par visu to. Es vienkārši spēlēju, tāpēc, kad es vēl projām neesmu atgājis no Vācijas čempionāta. Man tas vēl projām ir grūti, tāpēc, ka es vēl esmu universitātes students. Tāpēc es vienkārši cenšos nospēlēt, cik vien labi varu un cenšos saprast vispār, kā spēlēt celiņiem, kā teiksim tā. Nikita, šodien uz finālu pendē? Vai tikai patrenēties? Šodien kā Pacers, tā kā kādu finālu. Izskatās, ka Vācija tev ir baigi palīdzējusi.
2 spēles pa 200 pēc kārtas. Jā. Finālē, jā? Jā. Andri šodien plānos fināliem iet? Man pietiks man? Es domāju, ka jā, izskatās šobrīd, ka tāda rezultāta pietiek pilnībā. Ir pilnīgi potenciāls, ka tu būsi viens no 4 finālistiem. Mans fināls. Vajadzētu kaut kādu reglamentu mainīt, kad 6 lai tiek, tad es mums kaut kādu iespēju. Šodien nav Artūra. Jā, šodien galīgi nav konkurence Pēterim. Pēters tur jau ir nav debesīs. Rikārda, līdz ar to varbūt arī sanāks. Jā, tev arī ir vēl cerības. Jau vienmēr ir šitais, ka viens čieglis aizlido beigās. Priekšspējas ar nesli. Nu, vismaz viena spēle normāli ir jānospēlē. Nofilmēji, ja? Manu straiku. Jā, ir. Labi, viņš nespēlē. Labi, viņš ir pēcers. Sergej, tu esi kādreiz uzmetis 300? Protams. Tad tev vēl ir 2 spēles, jā, palikušas. Jā. Tu uzmet 300. Labi, mums vēl sarunājuši.
Vēl bija 300, jā. Pagaidām nav. Paskatīšos. Viktorija. Saviem rezultātiem es neuzskatu, ka man būtu jābūt finālā. Nu, personīgais viedoklis. Jā. Bet es nezinu, kā ir, jo es nestos. Tāpēc. Tur bija ļoti cieši tās pozīcijas uz finālā tikšanu, tā kā varbūt arī nav. Varbūt jā, varbūt nē. Bet jā, personīgi es neuzskatu, ka es varētu kaut kas nu, tā kā varētu būt top 4. Bet, nu, skatīsimies, kā citi nospēlēs, jo es nestos. Tāpēc, jā. Clean game. Stabili. O, tā ir stabilitāte. 2 spēles ir veiksmīgas. Labi, no 2 spēles 103. Andi, vai tu šodien plānoji būt finālā? Jā. Gandrīz 300. Gandrīz 300. Jā, gandrīz 300. Nu, kā tev patika turnīrs? Man ļoti patīk. Bija grūti spēlēt, bet tik un tā. Spēle bija jautra un laba. Prieks, ka tev patīk. Bet tās starpības par 2. un 3.